jūs šeit atrasties? Atdod atslēgu. Kāda atslēga? Ja jūs gribat ziņot par kādu, jūs neesat šeit pareizajā ēkā. Ej, ellē. Es vakar gāju pie Edgara, jo biju uztraukusies. Viņš pēdējā laikā pievērsās darbam. Nu, varbūt viņš ir strādīgs cilvēks, jo es arī viņu pazinu. Jā, viņš bija strādīgs. Beigās viņš viss ignorēja un sāk runāt par kaut kādiem dokumentiem. Bet noteikti klasificēts, un tāpēc... Tikai viņš daudz par viņiem neko nestāstīja. Tikai to, ka tie ir saistīti par kaut kādu slepkavu. Apsoli man, ka tu par šo lietu nevienam nestāstīsi, kamēr mēs neesam noskaidrojuši, kurš ir vainīgais. Labi, apsoli. Nu, labi, paldies, ka tu atnāci un par visu šo pastāstīji. Protams, ar kādu runu? Nu, runājot par Edgaru. Nu, kas? Nu, nekas. Žēl, ka viņš ir aizgājis, bet atmosfēra ir tāda gaisīga. Protams, viņš bija izcils detektīvs, strādīgs. Es šo zīmīti vispār atradu noziegumu vietā. Edgaram? Jā, man ir tāda nojausma, ka slepkavi ir atstājusi lapiņu, jo izmeklēšanas vietā vienīgais, ko mēs atradām, bija lāsuma. Es nedomāju, viņi būs nogalinājusi. Tāpēc... Labi, parādi. Bet, ja tu gribi būt izdeķaties, tad vismaz uzvēl simts. Šausmas aktīvs. Labi, Dievs, nu uzvilkšu. Vai nav pierādījumi, vai tu būtu nogalinājis mūsu kolēģi? Labi. Apmierini? Jā, nu labi. Uzmetam acis, ko tu saki? Iesaku jūsu vadībai atšauties un uztvert šī policista nāvi. Jā. Kā brīdinājumu viņš vēlējās reģistrēt absolūtos melus par mani. Jā. Viņš vēlējās izpostīt manu dzīvi, tāpēc es izbeidzu viņa dzīvi. Loģisku, bet nu labi, turpiniet izmeklēšanu un atradīsiet sevi līdzīgā situācijā. To es apsolu. Svešiniece. Viela pārdomām, ne? Kas tāda par svešinieci? Sveiki, kungi! Ko jūs tas laistāties, ha? Vēl nav pusdienlaiks. Nu, mēs tūlīt arī dosimies, da? Pēc jums gumijas cimbu. Nu, mēs... Mēs lasījām zīmīti, kur atstājas apkal. To, kā atstājas slepkavu to zīmīti, to mēs nezinām. Laboratorija vēl nav dabūjusi to zīmīti. Es aizmirsu viņiem vēstīt. Labi, ja es pats iedošu. Bez cimdiem izmeklētāji. Pagad. Reku, es ieku ietīšu saulētē un labi. Būs labi. Ko jūs tur stāvēt? Mums jāstrādā, nav? Tad, ko tad mēs sākam no laboratorijas atbildes vēl? To es nezinu gan. Jā, klausos. Ir pienākums atbildot zīmītas pārbaudē. Jūs varat nākt tevi pakaļ jau šodien, bet īstumā mēs konstatējām, ka uz tās ir derīgības nospiedumu, kur piedod sievietei vārdā ārkārtīgi rietumu. Jā, paldies. Nu tā, no laboratorijas ir atbilde, mums no tās lapiņas ir atradties kaut kāds Katrīna rietuma. Katrīna rietuma, jā? Jā. To es apstīšu mirklī, tā kā apstīšos reģistrā. Katrīna rietuma, tā. Tas vārds nevar būt rītīgs. Bet no laboratorijas darbiem man tā arī teikuši. Nu, šajā apgabalā tikai divas Katrīnas rietums, viena ir vīrusi. Otra ir pār pa 90. Nu, ko mēs varam darīt? Tad mēs divus varam izprašināt. Nu, Laura, es tev saku, viņiem vienkārši neīstais vārds. Tu tiešām domā, ka 90 gadīgi kundzi, nu, kaut ko tādu var izdarīt? Nē, mums nav izvēles, mums jau kaut kas ir jādara. Labi. Madars. Un jūs esat tā kā mazdēls? Mazdēls, jā. Skaidrs. Bet neiepilstiet, Katrīnas kundze, vai jūs varētu atbildēt uz dažiem jautājumiem? Tev detektīvs Lauris uzdot jautājumus. Labi. Nu, tad labi. Tad mēs sākam.
Katrīnas kundze, vai jūs varat man pastāstīt, kur jūs bijāt vakar? Ap 9. Mēs bijām restorānā Nu, turpiniet. kopā ar mazdēlu Madaru. Labi, tas būs cits jautājums. Vai jums ir kāda mazmeita vārdā Katrīna? Es pati esmu Katrīna. Man ir tikai mazdēls. Nu, labi. Man būs cits jautājums. Madara. Man? Jā. Vai jums pašam personīgi ir pazīstama kāda Katrīna, neskaitot jūsu veco mammu? Nē, nav. Varbūt tikai skolā kāda. Nu, labi. Vai jums ir pazīstama šo sievieti? Es tūlīt izņemšu fotogrāfiju. Tūlīt. Ja jums ir pazīstama šī sieviete? Viņa mirusi. Nē, nav. Nav? Vai jūs arī viņu pazīstat? No kaut kurienes? Oi, man tā slikta to redzēt, es tikai redzu pelēku plankumu. Viņa jau parasti, ko neredzēs, viņai problēmas ar redzi. Nu labi, jūs tā sakat. Kā jūs vecmāmām nekur bieži ārā no mājām neejat? Tad no kurienes jūs abi nācāt vakar? Pirms jūs iegājāt restorānā? Aptiekas. Aptiekas? Jā. Vai jūs tiešām? Bijām pēc zālēm. Labi, tad es nenorcīšu jūs. Labi, jūs abas. Paldies, ka jūs atnācāt. Ceru, ka tas man bija ļoti noderīgi informācija. Jūs droši varat iet. Beidzās varam iet. Huda, tu neteici, vajadzēja ātrāk. Ķer to holu. Ev, kur tu aizskrēji? Dēliņ, es te nāc, brauksim lejā, ātrāk. Nāču. Stāv. Brauksim ar liftu. Durvis! Kur tu tā steidzies vispār? Labdien! Ko? Ir taču vakars, labvakar. Čau! Nu, Katrīna, kā jūdienā? Tas nevar būt. Jūs esat arestēti Katrīna rietumā. Kas jūs tāds? Madars rietums. Jūs arī esat arestēts. Kāpēc? Mans mazdēls nav vainīgs. Jūs neesat arestēti, bet jūs dēls gan ir. Mazdēls. Tas neesmu. Jūs esat arestēts par sadarbību ar slepkavu. Tu man iegāzi, Madar! Tu par to samaksāsi! Lauri, nāc šurplējā, es atradu Katrīnu rietumu. Nu jā, nu ne jau to otru 90 jau. Nu to mirušo, jā. Nomet pistoli, detektīvu. Ja ne, es viņu novākšu. Vai, mēs visi varam mierīgi nokārtot. Tikai atdod pistoli man. Nē, tu man atdod pistoli. Nē, tā mums neaizliedz. Ja nē, es pretējā gadījumā es viņu nošaušu. Cik neprofesionāli. Ejam, Madar, ejam. Tas vēl nav beidzies, Madar. Mēs vēlāk tev parunāsim.
Kur tālu pa šo pagalu netiks, Katrīna? Nomet pistoli! Nē, tu nomet pistoli. Nē, es tev saku, vai tu pat nomet pistoli? Varbūt es varu aprunāties ar tevi pa dzīvi. Man tev viens jautājums, kas tu darīji? Nenāc lūdzu tuvāk. No, es spēšu apakaļ. Bet kas tu darīji? Viss stāst. Neskrien. Jā, man viss labi, bet neskrien. Varbūt viņi nestrādā vienu. Tu saprati tādu lietu, man jādabū pie viņas, mums varbūt kaut kāda informācija. Bet es tā ar asini... Man sašāv! O, paņem aiz to brūci. Paņem. Es tikai skrienu pakaļ, tu tur stāvi! Nu, nē, neskrien! Ok, es tu nomiršu. Palīdziet man joprojām, jau otro reizi pēc kārtas. Okay. Dāvā, priekšo. Manē. Kur tu ej? Tev iet ārā? Tu par tu! Vēl nav pistoli vajadzīga. Man nav pistola, Laura tiec galā. Neskries pakaļ? Nē!